Vēlreiz visiem sveiciens. Šodien mums sestdien, 28. septembris. Priecājos, ka esiet atraduši laiku šodienas rīta, var teikt, tādā kafijā, un droši vien, kad ir ne tikai nedēļas apskats mums, bet arī mēneša apskats. Tā kā esam mēnesi atkal pastrādājuši labi. Es domāju, ka tie, kas ir ienākuši Smart klubā, visi ir apmierināti ar saviem depozītiem un procentiem no depozīta, protams, un Anželika, tā kā tu esi atradusi arī šodien laiku ienākt mūsu grupiņā, tad došu tev vārdu attiecīgi arī par to, kāds ir tavs redzējums, ja, kas attiecās arī par šo te pateicību Lukasam par darbu, 25%, cik tas ir svarīgi, un katram partnerim, kas būtu jāņem vērā. Paldies, dodu tev mikrofonu. Jā, labdien visiem. Pats par sevi ir jāsaprot. Ja, es vienmēr saku tā, uz doto momentu, ja, Lukas dara savu darbu, mēs daram savu darbu. Tāpēc tās apusējā vienošanās, ja, mums viņa ir. Mēs ļoti labi saprotam, ka Lukas referālās izmaksas maksā, teiksim, uz priekšu. Viņš saprot to, ka tad, kad mēs maksājam viņam 25%, ja, viņa izdevumi sadzās 3 mēnešu laikā. Pēc 3 mēnešiem, teiksim, viņš sāk jau saņemt attiecīgi savus 25. Burtiski pagājušajā nedēļā šī tēma bija uzcelta, man liekas, vai tā nebija trešdien, tas bija workshops. Un tajā pašā laikā mēs ļoti labi sapratām, ka Lukas iet uz perspektīvu, ja viņš redz to dziļumu, kur mēs ejam, kā mēs ejam, ja, un ko gala rezultātā mēs saņemsim. Tāpēc viņš saprot, ka uz doto momentu viņš atdod sevi arī finansējumu cilvēkiem, lai, protams, klubs augtu un attīstītos. Tas tāds svarīgs moments, ja. Un šajā momentā arī mums ir jāsaprot, ko sniedzam mēs esam vienkārši patērētāji, mēs esam vienkārši investori, vai mēs esam tie, kas uz doto momentu vienkārši radam. Tāpēc šajā pusmē arī, teiksim, katrs izvēlēsies savu nišu, bet ja mēs skatāmies, tad vakar man bija tāds interesants gadījums, viena sieviete teica, vai es automātiski visu aizskaitīju API un aizmirsu, ka man jāsamaksā Lukasam. Es atbildēju vienkārši ar smaidu uz lūpām. Piedod, mana mīļā, ja Lukas mums nenopelnītu šonadēļ procentu, tu gan neaizmirst uzcelt traci, ja? Tāpēc šis ir tāds moments, es gan teiktu, tas ir tāds viltīgs moments. Ja pēc nākamnedēļ samaksāšu, es teiksim, vienkārši uz doto momentu esmu ļoti stipri pati priekš sevis uzlikusi tādu nišu, ja? Atbildība, sapratne, kas tas pa biznesu, kā viņš strādā, ja? Un ja tu neesi biznesā, tu esi kaut kur, tev nav laika atnākt apmācīties, saprast, kā pelna tev naudu, kā viņa strādā un kā strādā mūsu mehānisms, tas nozīmē, agri vai vēl tev tas kļūst neinteresants, tāpēc, ka tu nespēsi augt līdzi tendencē, kurā drīz būs. Es jau pilnībā jūtu, jo mēs vakarā vēl smējāmies ar Lukasu par Čeki Čanu, kuru izlaida ārā. Un tad, kad viņi iesēdināja, tiešām mums bija 8% pēdējo reizi, un tad, kad viņš vakar tika izlaists, saka, mums bija 8%. Ja? Sakritība vai vēl kaut kas, ja es nezinu, bet es reāli saprotu, jā, kad tirgus ir sakustējies, jo, būsim godīgi, mēs saprotam viņa kriptovalūtas depozīts un visu pārējo, ja, un savu spēli. Kaut gan es saprotu, viņš arī no turienes spēlējās un strādāja, ja, bet, ok, tā ir viņa niša. Es saprotu to, kur ejam mēs, ko mēs radam, ko mēs saņemam, ja. Tāpēc šis moments, viņš ir tāds ļoti svarīgs, lai nostiprinātu spārni, ja, teiksim, lai tu būtu tāds ļoti, ļoti aktīvs un saprotošs, vienkārši un elementāri, tev jābūt šeit tēmā un jāsaprot, kā tas viss notiekās. Viss tā, ziniet, reiz būs un man ir ļoti labi. Vakar arī vēl viena klienta atrāvās labā nozīmē. Depozīts iestartēja ar 115, depozīts jau ir 3300. Komandā viņai ir 3 cilvēki, bet viņa nekad neatcerās. Viņš laiku aizmirst.
Un kā ir pirmais datums, tā man ir mati gaisā, un es reāli saprotu, ka ir tā uzmanība, ir tā enerģijas laupīšana, ka cilvēkam vajag būt visu laiku zem kāda jūga, un visu laiku vajag, lai viņu kontrolētu, ja? Tad šeit mēs bišķi ņemsim citu nišu, mēs tiešām mācīsimies un iesim uz to momentu, kad mēs radam savu depozītu, savu vidi un savu dzīvi, ne tikai savu, bet arī savu apkārtējo. Nu, kaut kādīgi tā, varu teikt, jā, arī esmu... Nu, vienkārši valda mani tagad saprošu, viņai tas pirmais posms, ja, vēl kādi 3-4 mēneši viņa būs, ka no pirmā datuma mēs raustamies, ja. Mana māsa teica šodien, ka viņai valoda raustoties. Un es visu to saprotu, es esmu tam izgājis cauri, bet, ziniet, es esmu kļuvusi tāda, laikam sliktā. Jo vienmēr es biju tā gadīgā māma, kas visu laiku mēģināja atrast visus variantus, lai cilvēkam būtu tikai viegli. Nē. Kā tikko mēs pametam komforta zonu, pieņemam lēmumu, iemācamies to darīt, tā uzreiz mūsu peļņa un mūsu redzējums izaug 3-kārši. Un tie cilvēki, kas mani sadzirdēja, viņi reāli saprot, ka uz doto momentu viņi visu laiku saņēma savu depozītu $50-100 nedēļā. Tagad viņa depozīcija ir, teiksim, bonusuāli 273 2 mēnešu laikā. Tikai tāpēc, ka cilvēks pieņēma lēmumu būt atbildīgam, mācīties un saprast, kur strādā viņa nauda. Nu, kaut kādīgi tā. Varbūt vēl jautājumi. Jā, meitenes, varbūt, ka jums ir jautājumi, ja, Alla, Inta. Šodien mēs esam maz, es saprotu, ir sestdiena, un visiem ir kaut kādi ģimenes droši vien pasākumi un vēl kaut kas, jā, bet katrā ziņā darbs turpinās, jā, vakar, es domāju, visi bija labā nozīmē pārsteigti par šiem te 8,1%, jā, tā tad arī tie, kas ir tikko iestartējuši klubā, bija tāds, nu, mazliet pat šoka moments, ja, kad šis procents ir palielinājies, ja, un es domāju, ka, nu, tā vienkārši ir vajadzīga, kā lai saka, praksa, un tad jau nāk arī rutīna, ja, jo daudziem šis ir pirmais mēnesis, kas ir Smart klubā, ja es pat esmu, nu, man ir 6 nedēļas aiz muguras, jā, bet katrā ziņā es domāju, ka šis ir labs sākums un pārdoms mums visiem, jā, ko mēs darām tālāk un vai mēs piedalāmies Smart kluba attīstībā vai vienkārši ieņem, kā saka, pozīciju pasīvs. Bet, godīgi sakot, man gribās piebilst, man liekas, ka tu esi tikko iestartējis, bet ir jau pagājušas 6 nedēļas. Jo klubā laiks lido, man liekas, vienkārši aumaļām, jo tad, kad man vakar meitenes teica, ka, nu, promo beidzās, ja, ka ir apstādināts pulkstenis Smart klubā, es reāli varu teikt, ka 45 dienas man palidoja kā 45 minūtes. Sorry, man ir mikrofons iet, es sapratu, es uzdevu Anželikai jautājumu, cik tev liela šobrīd ir komanda? Zini, nevaru pateikt, nu nezinu, kaut kāds laikam, man jau pašai grūti tagad, es neatceros, kad es esmu skaitījis pēdējo reizi, bet nu laikam kaut kādi, laikam 3 mēneši atpakaļ, to, ko es redzu, bija 900. Tagad absolūti nezinu, pilnīgi fiziski nav laika, kaut gan vakar es pieņēmu tādu lēmumu, kā man agrāk vienmēr bija. Nu, teiksim, šis bija tāds man, nu, ļoti hiperaktīvs darbs, ja, tīri priekš manis, es viņu pat izvēlējos, es arī viņu tādu arī esmu palaidusi, ja. Vakarā, teiksim, vedu dziļo grāmatvedību, kā es vienmēr darīju. Nu, es viņu daru, bet vakar es pieņēmu tādu lēmumu, nu, pat cik mums, teiksim, ir papildus apmācība traderos un monētās un visā pārējā. Es vakar vienkārši pārbaudīju 2 mēnešus pēdējos, kā es esmu nostrādājusi, vai es esmu kustējusies augumā gan savos API, gan savu monētu pirkšanā, vai, teiksim,
tāds dziļāks depozīts un vispārējais, ja, nu tad es varu teikt, jā, mēs ejam, uz doto momentu esam izgājuši, un, teiksim, es personīgi esmu izgājusi plus mīnus, teiksim tāds, katru referālais, katru nedēļu ir kaut kāds stabils 2000, 3, 5, 3 cipari, kas man uz laiku lēkā, jā, pie darbības, bet uz doto momentu var teikt, protams, neapšaubām strādā hiperaktīva 4. 5. līnija. Nu jā, to jau nevar izkontrolēt. Absolūti nevar izkontrolēt, jo vakar es runāju ar saviem līderiem. Viņiem ir tieši tāda pati situācija. Tas nozīmē, ja 4. 5. tad, ja viņiem ir 5. es jau viņu neaizsniedzu. Un, nu jā, es vienkārši tagad esmu, vakar, teiksim, pēc dziļas analīzes, esmu konstatējis faktu. Tie līderi, kas iesāka uzreiz ar manīm strādāt, ja, no pirmās dienas viņi aicina, veido komandu, palielina savu apī, no, teiksim, tādiem 40 cilvēkiem stabili ir 6 cilvēki, kas veido struktūras un tiešām ar viņām strādā, nu, visā jomā, ja, gan čatu vadīšanā, gan tikšanās, ja, un tad ir pirmdien, otrdien, man ir bezmaz vai katra stunda, ka es tikai no viena tikšanās lec otrā tikšanās, ja, bet tas moments ir tāds, kad es apskatos, kad ir tiešām investori un cilvēki, kas tā ļoti dziļi ir pieķērušies, bet ir ļoti laba rezonance, burtiski šīs pēdējās 2-3 nedēļas. Nu, es atkal saprotu, kad ir septembris cauri, kad viss atgriežas no vasaras atpūtām, ja? Un tie līderi, kas ielika vienkārši skaistus depozītus un saņēma savus 300, 500, 1000 nedēļā, viņi nebija vēl gatavi sākt strādāt. Tad šīs 2 nedēļas es redzu, ka cilvēki ir pamodušies un sāk kustināt kājiņas ķepiņas, nu, teiksim, tā reāli redzu, ja, kad ļoti, ļoti aktīvi. Jā, protams, tagad ļoti aktīvi strādā Latvijas zars, kas ir no manas māsas. Skatos, jā, kad labprāt cilvēki apmācās, saprot, ir dažāda gadu gājuma cilvēki, bet reāli saprotu, kad cilvēki aizdomājās, ka pēc kriptas ir nākotne. To es pilnībā redzu. No sākuma viņi purinās, bet tagad skatos, ka ļoti, ļoti cītīgi apmācās, jā. Interneta viena daļa, viņi ir visur un nekur, jā, un tas ir fakts. Es vienkārši redzu šo faktoru, jā, viņš vispār nestrādā. Tāpēc es vienkārši, teiksim, šodien no rīta savā meditācijas pateicībā, jā, konstatēju faktu, ka nāk pie mums cilvēki, tie, kas grib mainīt sevi, savu apkārtni, saprast, kā tas viss strādā un tiešām pieņemt to labklājību, ko mēs varam. Jo es vakar ieliku storēs, man liekas, vai šodien no rīta, ja cilvēks, kas ir tikko iestartējis biznesā, kā viņš pelda laivu, un tas, kas ir 3 gadus. Ja jūs vienkārši paņemsiet uz kalkulātoru, ja, un izvēlēsiet sev attiecīgu stratēģiju, kura strādās par labu jums 3 gadus. Jūs būsiet fantastiski priecīgi, jo tas ceļš, kā mēs ejam, kā mēs attīstamies. Un, ziniet, es vienmēr teikšu, visu šo laiku, ko es esmu strādājusi ar Lukasu, personīgi ar Lukasu plecu plecā, ja, es varu pateikt tā, viņš vienmēr man ir teicis parastus vārdus. Mieru, tikai mieru. Galvenais, ka mēs ejam soli pa soli pie sava mērķa un saprotam, ka ātrās naudas likumi neeksistē. Cik ātri iedot, tik ātri atņem. Mūsu rezultāts ir mūsu apī, mūsu rezultāts ir monētu portfelis, mūsu rezultāts, kad mums ir finansiāli izglītoti cilvēki, kas iet un dara. Ir otra puse cilvēki, kas vāc melnumus un netīrumus. Atkal. Mieru, tikai mieru. Mēs nevienam neko nepierādam, mēs vienkārši ejam un rādam savus rezultātus. Man priekš, pa visu šo laiku, ja, es esmu dažādus cilvēkus redzis. Es negribu dziedāt slavu dziesmas un tā tālāk, bet es varu pateikt tā, ka ja es
gribēju skriet jau pirmajā mēnesī, vēl klubs nebija palaists, ja, un vēl bija visas nianses, ko kārtoju, un bija jaunais gads, un Lūkas bija aizbraucis atpūsties, neskatoties to tāpatās mums bija darījumi, un tā tālāk, ja, bet tāds hiperaktīvs darbs nebija. Un viņš pateica tā, visam ir savs laiks. Mums ir vajadzīgs mājas pamats ar cementu, nevis ar paši saprotiet ar ko. Tāpēc, ja es tagad analizēju, mēs ļoti bieži šo tēmu analizējam ar vīru vakarā, jā, un viņš arī saka, tik daudz enerģijas, ko atdot Lūkas ar Feliksu klubam, jā. Ja es apskatos savā komandā, man tiešām ir ļoti daudz cilvēku, kas ir izgājuši uz stabiliem 4-5 tūkstoši mēnesī, jā. Ir vienkārši investori, kas katru nedēļu papildina, viņam ir pieņems lēmums, ko viņš grib, jo viņš saprot, kad, teiksim, vērša tirgus būs 10-11 mēneši, pa šo laiku var uztaisīt ļoti lielu kapitālu, jā. Un šajā nišā visā es apskatos, nevienu reizi mani nav dzinuši. Ziniet kā, davai, viss skrien ap, nevienu reizi. Un priekš manis izrādās, tas ir ļoti svarīgi. Es pat nebiju aizdomājusies tā, ja? Bet te kaut kādā mirklī es vienkārši apsēdos, man te arī kāds teica, jā, tagad te promo, atkal te kaut kas te savāks. Es saku, mīļie mani, tas ir 3. promo. Es 1. promo mierīgi uztaisīju, 2. promo mierīgi uztaisīju. Man vienkārši atsūtīja vēstulīti, Lūkas, apsveicu, tu esi pirmā, kas aizvērusi, saņem savu dāvanu. Patīkami, protams, ka patīkami, ja? Nākamais atkal, viss skrienam. Es teicu, es vispār esmu pieņēmis tādu pozīciju. Es tiešām eju komfortu. Man ir labi, es labi jūtos, ja? Teiksim, visas šīs situācijas, viņas vienkārši notiek. Ja es tagad apskatos, ir pagājusi nedēļa. Ja es apskatos bišķiņ dziļāk, tad no manas ģimenes, teiksim, ar bērniem un vīru un manu, ja, teiksim, kopistisko depozītu, mums sanāca 9000. Daudz, maz, mēs ejam. Mēs vienkārši ejam un reāli saprotam. Ja es apskatos pēc referālā, jā, šonedēļ, ja salīdzinot ar pagājušo nedēļu bija 5000, šonedēļ 3,5. Значит, esmu kaut kur noslinkojusi, ja. Tāpēc šās nišas visas, ja, tad, kad tu sāc vienkārši iet, tu, ko Lūkas vienmēr saka, galvenais neapstāties, ej, neaizmirsti, ka tu esi klubā, ej, vienkārši runā, ej, mierīgi, atpūties. Un man katrā ziņā tas ir ļoti svarīgi. Ja es apskatos, ja, visapkārt, tur, kur mēs arī bijuši uz lamatām, visām pārējām, mums reāli tur visus dzina. Mums tur, teiksim, vienkārši slauca, jūtami, ja, ar vienu roku dot, ar 22 atņem. Tāpēc šis moments, viņš ir vienkārši. Akal, katrs izvēlēsies un jutīs. Ja es apskatos pēc vakardienas, ja, es reāli saprotu, ka ļoti daudziem bija vakar fantastiski rezultāti. Gan referālajā jomā, gan apie atslēgas, teiksim, momentā. Ja. Tas cilvēks, kas tiešām pieņems tos 100 000, par kuriem es visu laiku runāju, ja, viņš tiešām pie viņiem atnāks. Tagad es to varu pateikt 100%, man ir palicis sprīdis. Ja, un mēs vienkārši ejam, daram, ja, analizējam, saprotam, pateicamies katru momentu par to, ka mēs dzirdam, redzam, mākam būt pateicīgi un ar dziļu jēgu piemēram sev to, ka tas ir uz ilgu laiku. Kaut kādīgi tā. Jā, paldies tev. Es domāju, ka daudziem pietrūk šis te, kā lai saka, redzējums un daudz ir kaut kur, kā lai saka, apdeguši, jā, un baidās un trūk šis te uzticības moments. Jo, mēs visi it kā, jā, tagad ir priekšstarts, tagad vajag ielikt, jā, un tas būs kaut kādu brīdi, un pēc tam atkal nekas nebūs, jā, un jāsāk viss no gala, jā. Bet, man personīgi arī ir tāda dziļa pārliecība un iekšējais miers, jā, kad šis klubs mums būs ilgtermiņā, un arī tas, ko dod Lukas un Fēliks katru nedēļu, jā, daudz vēl, es domāju, pat nav pieslēgušies un pamanījuši, kad ir šīs te
informatīvās tikšanās, jo īstenībā, $30 par šādu te informāciju, šādas te zinības, ko katrs var saņemt, patiesībā līdz šim es vēl nekur neesmu, kā lai saka, redzējusi, ja. Tā tad nav tikai mums šis te peļņas moments IP depozīta veidā, ja, bet arī plus vēl tas, ko mēs varam katrs apgūt, iemācīties un varbūt mazliet savādāk raudzīties uz to, kas pat labāk notiek finanšu tirgū. Tā kā paldies tev, jā, kad atradi laiku, pie mums šodien sestdiena, bet, es domāju, kad pamazām cilvēki sāks saprast, iekustēsies, jo daudziem šis ir pirmais mēnesis, jā, un arī attiecībām par šo te 25%, kā saka, samaksu, jā, es domāju, kad jautājums ir par to, kā saka, kad sāks veidoties mums jau rutīna, ja, jo šobrīd mēs visi pagaidām esam, vismaz manā grupā, šajā klubā iesācēji. Tā kā paldies tev par laiku un, sekojam līdzi informācijai, lai visiem nākošu nedēļu atkal kolosāli procenti. Un klausamies, ko stāsta mums Lukas, Fēliks katru nedēļu. Un noteikti ņemam, kā lai saka, izvēlamies sev to pareizāko ceļu un variantu, ja kā mēs gribam darboties mūsu klubā. Paldies tev! Jā. Paldies, Valdiņ, tev arī, jā, ka tu sadzirdēji un ka tu ej katram, kas ir pieņēmis to lēmumu, ja, jo mēs esam viena sastāvdaļa. Vienkārši ir jāsaprot, ka tas ceļš katram būs savs, ja, bet tie, kas ies, tie tiešām ies. Un skatoties, teiksim, bišķiņ dziļāk, ja, teiksim tā neatlaidība pašam priekš sevis, ja. Ne jau cilvēki, vienkārši esmu konstatējusi faktu, cilvēks saka, es daru visu, bet man nekas nesanāk. Es varu pateikt tikai vienu, tāpēc, kad viņš netic, viņš nav uz apmācībām, viņš neizanalizē, ja, un tāpēc ir tas moments, es esmu visur un nekur, un rezultātu man nav. Pirmais man uzdevums, es vienkārši vienmēr saku, esat ar mums uz prezentācijām, uz apmācībām. Es gan šīs visas meitenes redzu, gan uz apmācībām, gan uz prezentācijām, gan uz Lūkas apmācībām. Es redzu, ja, tāpēc es reāli saprotu, jūs esat uz pareizās nots, tāpēc, ka tas jums interesē un jūs tiešām gribat saprast, kur jums pelna nauda un kā tas viss notiekās. Un vēl to, ko arī Valda teica par apmācībām. Jūs ziniet, es ļoti dziļi izanalizēju, teiksim, pēc šīm apmācībām, tur, kur es biju savās attiecīgās lamatās, tikai tāpēc, kad es nesapratu, es ticēju, ka reiz būs. Īstenībā šodien bija arī tāda rīta sarunā ar manu kungu, kurš paziņoja, kad tur divas meitenes man saka, tūlīt mums tur būs fantastiska monēta, viss notiekās. Es saku, jā, mēs visu saprotam. Kā tagad tas strādā? Mēs piegādīsim naudu un kāds viņu vienkārši savāks. Es saku, ar to arī beigsies šis biznesa monētu pieaugums. Tāpēc, tā kā mēs tagad jau redzam to dziļumu, tad mēs saprotam to, ka mēs esam sevi kaut kur pasargājuši, ja, no nākamām lamatām, kad tūlīt un tagad neeksistē. Eksistē laika josla, pēc kuras noteikti tu sasniegsi savus rezultātus. Paldies, meitenes! Jaukas brīvdienas! Es atvados, jo jau ir nākamās reģistrācijas bučas visām. Paldies tev! Un mums visiem, jā, lai forša nākošā nedēļa, labu nedēļas nogali un darbojamies tālāk. Paldies, ka atradāt laiku. Atā!